Skriet brīvā dabā, tā ir bauda gan ķermenim, gan garam. Bet kur gan to darīt trīsdesmitniekiem? Protams, Rīgas parkos. Tieši tāpēc šogad pirmo reizi norisināsies skriešanas seriāls Izskrienam Rīgas parkus, kur pirmais posms tiks aizdīts 25. maijā. Izskrienam Rīgas parkus, kā un kad radās ideja par šāda veida projektu, kas bija idejas iniciatori? Idejas iniciatori bija Rīgas domas izglītības un sporta departaments, kuri piedāvāja mūsu klubam tādu iespēju kopīgi sarīkot šo pasākumu. Mūsu klubs Latvijas skriešanas sporta centrs rīko tautas skriešanas sacensības gan Daugavas stadiona, gan šosejas skrējienus Meža parkā. It kā ik viens gribētais bez īpašas sagatavotības var atnākt un izmēģināt savus spēkus. Departaments piedāvāja mums arī tādu iespēju sarīkot visiem sporta gribētājiem tādu skriešanas seriālu. Cik posmi tiks aizdīti seriālā, kur te norisināsies? Seriāla būs 5 posmi, 5 Rīgas parkos - Uzvaras parkā, Kronvalda parkā, Viesturdārzā, Arkādijas parkā un Maskavas parkā pie Rīgas sporta manēžas. Kādi ir dalības nosacījumi, lai piedalītos seriālā? Piedalīties var ik viens absolūti bez maksas, neatkarīgi no vecuma, no fiziskas sagatavotības, tātad ik viens ir laipni gaidīts, ik viens skriet gribētais. Jūs minat, ka jebkurš Rīgas iedzīvotājs var piedalīties šajās sacensībās, tad kādām distancēm ir jārēķinās? Tur būs 3 distances. Tautas klasē ir 1 kilometra distance. Tas ir pietiekami, lai izmēģinātu savus spēkus tiem, kuri nav skrējuši agrāk. Un izturības klasē ir paredzēta 3 km distance, tas ir profesionāliem. Un būs bērnu distance. Vai sacensībās paredzēti arī kādi īpaši viesi, varbūt zinām sportisti? Ik viens ir aicināts. Ja mūs apmeklēs labākie sportisti, tas ir ļoti labi. Mēs gaidām visus, gan iesācējus, gan profesionāļus. Pirmās sacensības, kur, kad, cikos? Pirmās sacensības ir paredzētas Uzvaras parkā pie Maritim Park Hotel Rīga. Starts ir 25. maijā, 11. ir starts un no 10. ir pieteikšanās. Izskrienam Rīgas parkus nosaukums mazliet mānīgs, jo sacensības sevi ietvers ne tikai skriešanu, bet arī nojošanu. Jā. Un būs iespēja nojot ar laikas kontroli, bez laikas kontroli un kā apmācības stundas arī. Kāds būs nojošanas distances sacensībās? Nojošanas būs 3 un 5 km, vīriešiem līdz 40 un sievietēm līdz 40 gadiem un plus 40. Un, protams, visam, kas grib, jo nojošana var piedalīties. Visam. Māk staigāt, varam pielāgot nojas un var staigāt ar nojam. Jā, kā ir ar ekipējumu? Ļoti vienkārši. Tādas prasības tomēr apavī, jābūt cietai zolei un papēdam jābūt apmēram, ne augstāk pa 3 centimetriem, bet, protams, ir jau daudz tagad speciāli apavī, kurus ražo Reebok, var arī iegādāties. Principā priekš nojošanas neder skriešanas apavī. Vai sacensību norises vietā varēs arī iznomāt nojas? Jā, protams, mēs nodrošināsim līdz 200 cilvēkiem ar vienu piegājienu. Droši varat nākt un baudīt patiešām mūsu dabu, mūsu ļoti skaistus parkus un, protams, apgūt nojošanas pamatus. Un tie, kam jau ir, tad var piedalīties sacensības un pārbaudīt katru reizi, cik vairāk kilometrus var noiet. Savukārt, runājot par skriešanu, tā tomēr ir disciplīna, kurai iespējams ir nepieciešama mazliet sagatavoties. Protams, bet distance 1 kilometru var izmēģināt tik viens. Protams, sagatavoties vajag pusmaratonam, maratonam, bet iziet un noskriet kilometru var ik viens, gan skolnieks, gan pensionārs, un pamēģināt savus spēkus. Kur tad interesantiem iegūt varbūt sīkāku informāciju gan par skriešanu, gan arī konkrēti par šīm sacensībām? Mūsu mājaslapas www.skriesim.lv, kurā ir vecāka skriešanas mājaslapa Latvijā. Mums ir ļoti plaša statistika, fotogalerija, jaunumi, skriešanas padomi, un vēl daudz kas interesanta. Un laikam ik viens, kurš noskrien jebkad savā mūžā kaut vai vienas skriešanas sacensības, arī uzreiz tiek atspoguļots jūsu mājaslapā. Jā, viņš uzreiz tiek pamanīts un var sevi atrast mūsu statistikas datubāze.
Labi, novēlēsim jums tad veiksmi gaidāmajās sacensībās un jā, lai veiksmīgi debija. Jā, paldies! Tātad neskrien viens, nāc kopā ar mums izskriet Rīgas parkus. Jā, mums arī ir mājaslapa www.sportsvisiem.lv un pilnīgi arī ir apmācības soļi un ļoti daudz informācijas. Un, protams, katrs arī redzēs sevi, kā viņš piedalās, cik bieži un kādi viņam rezultāti, kādi panākumi.